Gadījumā balkons ir sapūvis, mēs nodaudzam to mitrobetonu, retamies esošā armatūra ir sarūsējusi. Ja? Mēs esam darījuši tā, ka mēs pašā balkonā pārsegumā, kurš nav sapūvis, iekšā iedzenam stieņus, kaut kāds 20 cm dziļumā ķīmijas. Teiksim, arī metāla armatūru, pie kuras jau piesienam, piemetinam sietu. No ķīmiskiem enkuriem. Vai vienkārši, enkurs tas tā skaļi skan kaut kāda lētāka armatūras stieņi, resnāk viņi vienkārši uz ķīmiju ieliek iekšā pārsegumā, tad jau uz viņu balsta jaunu sietu, un kura pēc tam tad liek veidņus no apakšas no sāniem. Tad šobrīd redzi, kā iet tā vidējai sekcija, tā kā slīpums uz notekas pusi, un tur viņš no vienas renes ietek otrā renē. Viņš pārtek pāri. Ja tu gribēsi noteku šeit, tad tur būs droši vien dubultais slīpums. Ja tāpat tā rene ies tur, kur viņa ietecēs šitajā mazajā renītē, tad viņa iesais stūra. Jā, viņam jāmet, ūdenim jāmet vajag līdz. Šito te starpsienu veco azbestveidīgo materiālu mēs ņemam ārā. To daļu rāmim, kas ir pie sienas klāt, to mēs ņemam nost, atstājam to daļu tikai, kas ir pie balkona margām, kas ir ārpus. Un tad pa vidu liekam mitrumizturīgā finieru loksni, stiprinam viņu 5 vietās pie tā rāma, 3 vietas šajā pusē, kas ir pie margas tuvāk augšā, pa vidu apakšā. Un pie sienas stiprinam, kur ir vecā rāma stiprinājums, ķīmiskajiem enkuriem stiprinam klāt viņu pie sienas 2 vietās. Mums jau ir gatavs apakšā guļvats mājai ar visiem ventiļiem, balansieru vārstiem, jau gatavu mezgli, pie kuriem mēs tikai pieslēdzam stāvvadu klāt pievienojam. Tā kā pirmdien sākam pirmo stāvvadu būvēt augšā. Lai nodrošina mums piekļuvi, lai mēs droši varam izbūvēt visus 3 stāvus reizē, teiksim, vienu stāvvadu, lai mēs varam uzreiz izbūvēt. Lai nav tā baigā svaidīšana. Siltummezgls darbnīcā uz galda pie sienas top pa segmentiem. Siltummezgls būs jauns, viņš top pa segmentiem šobrīd. Un tad viņi atvedīs uz vietas un uzstādīs.